Faktiski ekosistēma kā tāda mainās, jo tas stalbriežu blīvums ir vienkārši nenormāls. Ne visur, bet ir reģioni Latvijā, kur pārnaģu blīvums ir kritiski augsts. Piemērs no Zemgales. Šim bērzes stādam ir jau 20 gadi. Pārnaģis šeit tik intensīvi izpostīja jaunaudas, ka meža īpašniekam Agri Meilertam nolaidās rokas, un ideja par mežu šeit vienkārši tika atmesta. Šai gadījumā es gribētu mest to akmentiņu tomēr atsevišķu uzsveru, nevis, bet atsevišķu mednieku lauciņā, kad vienkārši medniekiem gribās, lai būtu daudz. Un tāpat, es zinām, arī pārmetumi varētu būt valsts meža dienestam, kas ir atbildīgā iestāde, kurai tomēr būtu jākontrolē šis process, bet kas tā nenotiek. Uz papīra viss izskatās vienkārši. Iegūstam datus par dzīvnieku skaitu, izsniedzam medību atļaujas un kontrolējam populāciju. Taču šajā gadījumā redzam pretēju efektu. Kas ir nogājis greizi? Būtu jābeidz izlikties, kad vispār notiek dzīvnieku uzskaita Latvijā. Ja Latvijā dzīvnieku uzskaita nenotiek, ir tikai tāds balsojums. Mednieku kolektīvi vairāk vai mazāk sniedz tādu eksperta viedokli, cik tas ir. Bet šodien jaunās tehnoloģijas, tā skaitā droni, termokameras, ļauj daudz precīzāk to uzskaitīt, un tad ir jāmeklē ar steigu šie risinājumi, kur, lai saskaitītu pareizi vispār, cik ir dzīvnieku populācija, un tad uz šiem saskaitītiem rezultātiem reālajiem tiktu pieņemt lēmumu par to, cik tad ir jānomedī.